ASV prezidents Donalds Trumps tikko uzstājās ar ārkārtas paziņojumu un paziņoja, ka amerikāņu delegācija šobrīd dodas uz Islamabadu, lai turpinātu sarunas ar Irānu. Taču viņš paziņoja, ka pašlaik nav nekādu cerību noslēgt miera līgumu. Turklāt ASV viceprezidents J.D. Vance uz šīm sarunām nedavās, un karš tuvajos austrumos atkal sāsinās. ASV prezidents Trumps iepriekšējā dienā sasauca ārkārtas sanāksmi Baltā nama situācijas centrā, lai apspriestu atjaunoto krīzi ap Hormuza šaurumu un sarunas ar Irānu. Un lūk, iekšējie avoti pamanīja, ka augsta ranga militārie amatpersonas iepriekšējā dienā pameta Balto namu bez jebkādiem komentāriem, kas liecina, ka sanāksme bija pilnīgi slēgta. Papildus viņiem sanāksmē piedalījās visi amatpersonas, kas atbild gan par šī kara militāro, gan ekonomisko sastāvdaļu. Un šeit ir svarīgi atzīmēt, ka tieši tāda pati ārkārtas sanāksme ar tieši tādu pašu dalībnieku sastāvu notika Baltajā namā tikai dienu pirms ASV un Izraēlas kara sākuma pret Irānu 28. februārī. Uzreiz pēc šīs sēdes ASV Finanšu ministrija pagarināja sankciju atcelšanu pret Krievijas naftu, un tas daudz ko liecina. Savukārt ASV militārie spēki pārgāja pie tankuģu sagrābšanas. Un tas viss notiek uz tā fona, ka jau 21. aprīlī beigsies uguns pārtraušanas periods. Bet Trumps šodien publiski apsūdzēja Irānu ļoti nopietnā šī režīma pārkāpumā un paziņoja, ka Irāņi rīkojušies ļoti rupji. Turklāt Irāna savukārt visādi noliedz visus Trumpa apgalvojumus par tiem piekāpieniem, uz kuriem it kā esot piekritis Teherāna. Tas norāda uz to, ka kaujas darbības varētu atsākties jau tuvākajā laikā, ja Islamabādā no Irānas puses nebūs nekāda piekāpju. Apspriedīsim šo tēmu kopā. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu, abonējiet šo kanālu, uzspiediet patīk un atstājiet jebkādu savu komentāru zem šī raidījuma. Un, ja jūs uzskatāt šī kanāla darbu par svarīgu un nepieciešamu, jūs varat atbalstīt šo kanālu ar savu ziedojumu vai kļūstot par sponsoru. Kā to izdarīt? Visas saites un rekvizīti šī video aprakstā vai arī skenējot QR kodu uz jūsu ekrāniem. Tātad karš tuvajos austrumos atkal pāriet aktīvā fāzē pēc 2 nedēļu pamiera. Ir zināms, ka Irāna atkal ir slēgusi Hormuza šaurumu un pat atklājusi uguni uz tankuģi, kas šķērso šo šaurumu. Taču ir parādījušās daudz nozīmīgākas pazīmes tam, ka Baltajā namā ir nolemts pāriet uz jaunu kara fāzi. Sākšu ar to, ka Donalds Trumps šodien paziņoja, ka Irāna ir izdarījusi nopietnu pamiera režīma pārkāpumu. Tomēr Trumps pauda pārliecību, ka miera vienošanās ar Teherānu tik un tā tiks panākta. Un viņš paziņoja, citēju, tas notiks vai nu pa labam, vai pa sliktam. Tālāk Trumps paziņoja, ka amerikāņu pārstāvi dodas uz Islamabādu un ieradīsies tur rīt vakarā, lai veiktu sarunas. Bet Trumpa retorika šajā jautājumā izklausās ļoti skarbi. Un, ja īsi sakot, viņš paziņoja, ka tas ir, it kā pēdējā iespēja panākt kādu vienošanos, kurā viņš pats īsti netic. Un viņš saka, mēs piespiedīsim viņus ar spēku tomēr piekrist tiem nosacījumiem, kurus mēs sākotnēji izvirzījām. Jāatzīmē, ka uz Islamabādu devās tikai Stevens Vitkovs un Džāreds Kušners. Savukārt ASV viceprezidents J.D. Vance nebrauks uz Islamabādu uz sarunām par Irānu. Kāpēc? Tāpēc, ka slepenais dienests nevarēja nodrošināt viceprezidenta drošību līdz 24 datumam. Tāpēc tika nolemts, ka viņš tur nedosies. Savukārt Irānas ārlietu ministrijas preses sekretārs Esmails Bagadžī nosauca Irānas ostu blokādi no ASV puses par nelikumīgu un noziedzīgu. Tas liecina, ka Irāna arī negrasās piekāpties. Šeit ir vēl viens interesants moments, ko es tieši gribu ar jums apspriest. Iepriekšējā dienā tika pamanīts, ka ASV apvienotā štābu priekšnieku komitejas priekšsādātājs ģenerālis Dans Keins izgāja no Baltā nama. Turklāt viņš pameta Balto namu bez jebkādiem komentāriem presei. Acīm redzot, mēģināja šo vizīti noslēpt, taču žurnālisti tomēr to pamanīja. Un pēc šīs slepenās Dana Keina parādīšanās Baltajā namā kļuva zināms, ka viņš piedalījās slēgtā sanāksmē. Sanāksmē situācija telpā kopā ar citiem augsta ranga Donalda Trumpa administrācijas locekļiem. Izrādījās, ka sestdienā ASV prezidents Donalds Trumps sasauca sanāksmi Baltā nama situāciju centrā, lai apspriestu atjaunojušos krīzi ap Hormuza šaurumu un sarunas ar Irānu.
Un lūk, avota beigās atzina, ka jā, situācija ar Irānu atrodas kritiskā punktā. Uguns pārtraušanas vienošanās termiņš, kā paredzēts, beigsies jau pēc 3 dienām. Bet jaunās tikšanās galīgais datums starp amerikāņu un irāņu sarunu vedējiem tika pārcelts pat par vairākām dienām. Un neskatoties uz to, ka amerikāņu delegācija dodas uz Islamabādu, nav nekādu pazīmi, ka šīs sarunas novedīs pie kādiem rezultātiem. Jo abas puses norāda, ka viņas nav mierā ar tiem nosacījumiem, kurus izvirza viņu pretinieki. Taču Irānas rīcība liecina, ka viņi nav gatavi vienošanās noslēgšanai, par kuru jau paspēja paziņot Trumps. Piemēram, Irāna atjaunoja stingrus militāros līgumus, kontroli pār Hormuza šaurumu, aizliedzot brīvu komerciālo kuģu pārvietošanos. Iemesls bija jūras blokāde no Amerikas Savienoto Valstu puses. Par to paziņoja Irānas Islāma Republikas centrālās pavēlniecības oficiālais pārstāvis Hatams Alanbijā Ebrahims Salfagarī. Un tālāk viņa citāts. Amerikāņi, kuriem savā vēsturē ir daudzi saistību pārkāpumi, turpina pirātismu un jūras laupīšanu, aizsadzoties ar tā saucamo blokādi. Šajā sakarā kontrole pār Hormuza šaurumu ir atgriezta iepriekšējā stāvoklī. Režīms būs spēkā līdz ASV pārtrauc bloķēt Irānas ostas. Taču ASV acīm redzot negrasās pārtraukt savu blokādi. Un reaģēt uz Irānas puses paziņojumu, ASV paziņoja, ka tuvākajās dienās amerikāņu karavīri sāks kāpt uz klāja un sagrāb starptautiskajos ūdeņos ar Irānu saistītos naftas tankuģus un tirdzniecības kuģus. ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācijas lēmums – pastiprināt ekonomisko spiedienu uz Teherānu. Saskaņā ar Wall Street Journal sniegto informāciju, tas ir vērsts uz to, lai piespiestu Irānas režīmu atkal atvērt Hormuza šaurumu un piekāpties savā kodolprogrammā. Bet tas vēl nav viss. Irānas ārlietu ministrijas oficiālais pārstāvis, tas pats Ismails Bagadži, kuru mēs jau šodien pieminējām, paziņoja, ka Irāna nekad nav apspriedusi sava bagātinātā urāna nodošanu amerikāņiem, par ko iepriekš bija paziņojis Donalds Trumps. Viņš uzsvēra, ka šāds variants pat netiek apsvērts. Citāts: bagātinātais urāns mums ir tikpat svēts kā Irānas zeme, un tas netiks nodots nekur un nekādā gadījumā. Tādējādi viņš atspēkoja ASV prezidenta Donalda Trumpa apgalvojumu, kurš apgalvoja, ka Irāna ir piekritusi nodot amerikāņiem bagātināto urānu no objektiem Isfahānā, Natanzā un Fordo. Tādējādi viņš atspēkoja paziņojumu. Baltā nama vadītājs teica, ka grasās izert materiālu no gruvušiem ar ekskavatoriem un visu to izvest uz ASV. Turklāt Teherāna it kā neko pretī nesaņemšot, kurš apgalvoja, ka darījums par $20 miljardiem ir noslēgts. Abi arī atzīmēja, ka mēdīja informācija par gatavību un piekrišanu nodot bagātināto urānu no objektiem Isfahānā, Natanzā un Fordo nav patiesa. Tomēr Teherāna turpinās ievērot savus principus šajā jautājumā. Tādējādi kodola jautājums ne tikai nav atrisināts, tas ir paudzes tajā pašā līmenī, kāds tas bija pirms kara. Irānas prezidenta paziņojumā tika norādīts, ka Irāna piekrita atjaunot šauruma slēgšanu, kā arī tika runāts par daudziem uzbrukumiem un uzbrukumiem kuģiem šajā ūdensceļā. Tas izskanēja mazāk nekā 24 stundas pēc tam, kad Trumps paziņoja, ka vienošanās par kara izbeigšanu varētu tikt noslēgta 1-2 dienu laikā. Baltais nams paziņoja, ka, ja tuvākajā laikā nenotiks izrāviens, karš varētu atsākties tuvākajā laikā. Tā viņš sacīja Baltā nama operatīvās grupas sanāksmē. ASV prezidenta Donalda paziņojumā tika apgalvots, ka viņam bija jāpiedalās precīzāk nākamajā sarunu kārtā ar Irāku. Amerikāņiem piekrita, turklāt valsts sekretārs Marks Rubio, aizsardzības ministrs. Isfahānā, Fordovā, finanšu ministrs Skots Besents. Turklāt sanāksmē piedalījās arī Baltā nama administrācijas vadītājs Juzī Vailsa. Īpašais patriots tādējādi apgāza Donalda Trumpa apgalvojumus, kurš apgalvoja, ka amerikāņiem bagātināto objektu ģenerālis Dans Keins. Un ir interesanti, ka Baltais nams vispār nekādu nekomentē šo sēdi. Turklāt, ja nejauši nebūtu pamanījuši kādu, kas devās prom. Natanzē un Fordovā. Un tas nebūtu nācis gaismā. Tad ir acīm redzams, ka viņi tomēr mēģināja šo sēdi Baltā nama situāciju telpā noslēpt. Tādējādi viņš apgāza prezidenta Trumpa paziņojumu, kurš apgalvoja to pirms kara sākuma pret un piekrita. Tā pati situācija telpa.
Interesanti, ka sestdien, uzstājoties žurnālistu priekšā, bagātinātais no Natanzas objektiem mazliet pajokoja. Viņa vēlējās atkal slēgt šaurumu, bet vēlāk piebilda, ka Irāna, citēju, nevarēs mūs šantažēt. Tādējādi viņš to noliedz kopā ar irāņiem. Svarīgi ir arī tas, ka Trumps sestdienas vakarā paziņoja, Donalds, kurš apgalvoja, ka Irāna piekritusi nodot amerikāņiem bagātināto. Taču jau pienāca nākamā diena, bet nekādu jaunu komentāru no Baltā nama nebija. Natanzes. Tāds apgāza prezidenta Donalda Trumpa paziņojumu, kurš tomēr dodas uz Islamabadu uz sarunām, uz kurām acīm redzot vairs nav lielu cerību. Svarīgi arī atzīmēt, ka Trumps tam piekrita un nedaudz piesardzības pēc arī nodrošinājās. Amerikāņiem bagātinātais Isfahānā ir licence pārdot Krievijas naftu un naftas produktus, kas jau ir iekrautu tankuģos uz 17. aprīli. Un kas ir svarīgi, par to steidzami paziņoja ASV Finanšu ministrijā tieši pēc sanāksmes Baltajā namā. Lai gan tikai dienu iepriekš ASV Finanšu ministrs Skots Besons paziņoja, ka Vašingtona neplāno pagarināt sankciju atcelšanu pret Krievijas naftu, jo vairs nav nepieciešams, tādējādi apstrīdot Trumpa teikto, kurš bija piekritis, ka pasaulē vairs nav vajadzīga nafta. Un te pēkšņi Besons mainīja domas un atjaunoja. Amerikāņiem bagātināto līdz pat 16. maijam. Tātad šeit noteikti ir par ko aizdomāties. Natanzē un Fordovā. Šeit es likšu daudz punkti. Jūsu viedokli, jūsu secinājumus rasiet komentāros. Abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Abonējiet man Telegram kanālu Pečeņas, sēt uz to šī video aprakstā. Un ja jūs atbalstīsiet YouTube kanālu, būšu jums par to pateicīgs. To var izdarīt, piemēram, platformā Patreon. Visas saites un rekvizīti ir šī video aprakstā. Natanzē Fordo. Visiem uz redzēšanos!